Pēdējos datus, uz kuriem Izglītības ministrija balsta savus plānus par skolu optimizāciju, ko jau paziņots smuki paveiks pašvaldību rokām. Skat, kas sanāk. Daugavpilī un tās apkārtnē kopš 2000. gada bērnu skaits samazinājies par 68%. Ja salīdzina šodienu ar 2011. gadu, tad tas ir mīnus 41%. Tā ir traģēdija. Tie ir absolūti augstākie skaitļi visā Latvijā, bet tendence kopumā ir līdzīga. Izņemot, protams, Pierīgu, kur dažās pašvaldībās bērnu skaits pat ir trīskaršojies. Bet šeit ir prognoze, kas parāda, ka līdz 2040. gadam bērnu skaits samazināsies vēl par 30%. Un kopumā visi šie grafiki, manuprāt, parāda, ka Latvijas ekonomika kā tāda beidz attīstīties un pastāvēt ap 2000. gadu. Jo, kad cilvēki neredz perspektīvu, kad nevar plānot savu dzīvi un uz kaut ko paļauties, viņi nedzemdē bērnus. Vai nu paņem esošos un brauc prom no šīs valsts. No valsts, kurā katrs iedzīvotājs, ieskaitot zīdaiņus un sirmgalvjus, ir parādā ap 9000 eiro. Tas ir valsts parāds sadalīts uz visiem iedzīvotājiem. Līdz ar to es gribu pateikt tikai vienu. Varbūt tomēr izbeigsim to ielu pārdevēšanu, Krievijas ananāsu aizliekšanu un logotipu zīmēšanu. Varbūt vienā brīdī vienojamies un glābjam to, kas ir palicis, pat nemeklējot vainīgos, vienkārši dodot ceļu tiem, kuriem šī būs prioritāte viņu darbā. Mana nostāja ir gluži vienkārša. Normāli cilvēki vienojamies, jo drīz vien mums jau nebūs ko glābt.